Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā pat brīdī lasīsim arī grāmatu, un grāmata būs Dereks Prince, Svētība vai lāst. Tu vari izvēlēties, un šovakar lasam 4. apakštēmu Mūzes, svētību un lāstu sarakstu. Kāds ir Mūzes, svētību un lāstu sarakstu? Daži ļaudis ir gatavi atzīst to faktu, ka svētības ir reālas, bet ir skeptiski attiecībā uz lāstiem, kas viņiem asociējas ar burvestību, praktizēšanu viduslaikos. Šāda domāšana ir nepareiza. Mēs nevaram patvarīgi fokusēt savu uzmanību uz kādu pozitīvu aspektu, tikai tāpēc, ka tas mums ir pieņemams, un ignorēt ko citu, jo tas ir nepieņemams. Augstums ir pretējs karstumam, abi ir reālas lietas. Ļaunums ir pretējs labajam, abas ir reālas lietas. Tādā pašā veidā arī svētības ir reālas lietas, tādas ir arī lāsti. Mana kalpošana liek man satikties ar kristiešiem, ar dažādu pagātni, dažādās atšķirīgās zemēs. Esmu atklājis, ka lielākā daļa no Dieva ļaudīm neprot atšķirt svētības no lāstiem. Daudzi kristieši, kam būtu jābauda svētības, faktiski atrodas lāsta varā. Tam ir divi izskaidrojumi. Pirmais, viņi vienkārši nezina, kā atšķirt svētības no lāstiem. Otrais, ja viņi atrodas zem lāsta, tie nezina, kādā veidā tikt atsvabinātiem. Dievs ir pirmais un galvenais avots visām svētībām, pat ja tās mūsu dzīvē nāk dažādos veidos. Arī lāsti bieži nāk no Dieva, taču viņš nav to vienīgais avots. Vēlāk mēs runāsim par citiem lāstu avotu veidiem. Lāsti, kas nāk no Dieva, ir viens no viņa galvenajiem soda veidiem tiem, kas ir sacēlušies neticīgi un bezgodīgi. Cilvēces vēsture sniedz garu un biedīgu reportāžu par Dieva lāstu darbību šādos ļaudīs. Gadiem ejot ir kļuvis laikmetīgi atzīt, ka starp veco derību un jauno pastāv lielas atšķirības. Saskaņā ar šo izskaidrojumu vecā derība attaino Dievu kā dusmīgu un tiesājošu Dievu, kamēr jaunā viņu attēlo kā mīlestības un žēlastības Dievu. Īstenība tomēr ir tā, ka abas derības papildina viena otru. Katra no tām attaino Dievu, kas vienā un tajā pašā laikā ir žēlastības pilns un bargs. Stāsts par Jērikas ieņemšanu, ka attainot Jozos 6. nodaļā, apvieno šīs divas Dieva rakstura puses tikpat redzami un dramatiski kā jaunās derības nodaļas. Lai gan Jērikai pienācās saņemt audzinošu Dieva sodu, Staigule, Rahāba kopā ar visu savu ģimeni palika nesodīta. Raksti liecina, ka vēlāk Rahāba kļuva par Salmona, Jūdejas prinča sievu. Viņa ieņēma savu vietu ģenealoģiskajā kokā, ar kuru pasaulē ienāca Izraēla mesija Jēzus. Skatīt Mateja evaņģēlija 1. nodaļu 5. pantu. Romiešiem 1. nodaļā no 17. līdz 18. pantam Pāvils izskaidro, ka evaņģēlija satur atklāsmi par šiem diviem Dievas aspektiem, viņa žēlastību un viņa sodu. Jo tanī evaņģēlijā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību. Jau Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un cilvēku netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. No vienas puses, Dieva žēlastība piedāvā viņa taisnību, ko viņš sniedz tiem, kas caur ticību pieņem Jēzus upuri savā dzīvē. Tomēr tajā pašā laikā šis upuris sniedz atklāsmi arī par Dieva dusmām, kas tika izlietas par Jēzu, kad viņš tika salīdzināts ar cilvēces grēku. Būtu pareizā gaismā jāsaskata krustā sišanas aina, pat Jēzus nespēja padarīt grēku par Dievam pieņemamu un viņam nācās ciest viņa dusmu izliešanos. Ejot tālāk, Romiešiem 11. nodaļā 22. pantā, Pāvils vēlreiz mums piedāvā šos divas aspektus, kā Dievs darbojas dažādās situācijās. Redz, šeit kopā Dieva laipnība un bardzība pret tiem, kas krituši laipnību pret tevi. Ja tu tikai
paliksi uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi izcircīs. Lai iegūtu precīzu ainu par Dievu, mums vienmēr savā prātā jāpatur šie divi viņa rakstura aspekti. Viņa svētības izriet no viņa laipnības, bet viņa sots izriet no viņa bardzības. Abi tie ir vienlīdz īsti. Sālamana pamācības 26. nodaļa, 2. pants. Sālamans izskaidro, ka katram lāstam vienmēr ir savs pamats. Katlaižas bez kādām pēdām putns un kā pāri aizspurdz bezdelīga, tā izskan nepelnīti lāsti, bez pamata tie nepiepildās. Šim principam ir divpusējs pielietojums. No vienas puses lāsts nedarbosies, kamēr tas nav uzlikts. To var apskatīt no arī otras puses. Visur, kur atrodas lāsts, tam ir kāds pamats. Meklējot, kā cilvēkus atbrīvot no lāsta, esmu no pieredzes mācījies, ka ir ļoti tālredzīgi iepriekš atklātā pamatu. 5. Mūzes 28. nodaļā 68. pantā ir veltīta svētību vai lāstu tematikai un atklāja cēloni katram vienam no tiem, ka gan 1. gan 2. pantā Mūzes runā par svētību pamatu. Un kad tu apzinīgi uzklausīsi tā kunga sava Dieva balsi, kad tu glabāsi godam visus viņa baušļus, ko pildīt es tev šodien piekodinu, par tevi nāks visas šīs svētības, un tās tev piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga sava Dieva balsī. Saprotamākā valodā 1. panta daļa būtu jāiztulko šādi. Ja tu klausīdams uzklausīsi tā kunga sava Dieva balsi, vārda klausīties, atkārtojums sniedz papildus uzsvaru. Vienkārši sakot, priekšnosacījums svētību iegūšanai ir šis: pirmkārt, uzklausīt Dievu balsi, otrkārt, darīt to, ko viņš liek. Laikam ejot, ir saglabājušās nemaināmas prasības dzīvot derības attiecībās ar Dievu. 2. Mūzes 19. nodaļa 5. pantā, kad Dievs sagatavoja savu pirmo derību ar Izrēlu, Sinija kalnā viņš teica: bet tagad, ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū. Pamata prasības bija uzklausīt Dieva balsi un turēt viņa derību. Saskaņā ar jauno derību, kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā 27. pantā, Jēzus līdzīgā veidā aprakstīja tos, ko viņš atzina, kā viņa avis, tas ir viņa patiesos mācekļus. Manas avis dzird manu balsi, un viņas man seko. Pamatprasības ir tās pašas – uzklausīt tā kunga balsi un sekot viņam visā paklausībā. Tā kunga balss uzklausīšana mūs nogādā aiz formālas reliģiskas uzsveres robežām. Nekas nav unikālāks un saprotamāks par cilvēka balsi. Tā kunga balss uzklausīšana prasa nodibināt ar viņu tik tuvas attiecības, ka viņš var runāt uz katru vienu no mums personīgi. Tas kungs nečuks mūsu fiziskajās ausīs vai mūsu dabiskajā prātā. Viņa saruna ar mums ir caur garu mūsu garā, projicējot to šādā veidā. Viņa balss ielaužas mūsu būtības vislielākajos dziļumos. Tālākajā procesā gaitā tās vibrācijas tiek sajustas katrā mūsu personības daļā. Tas kungs var runāt šādā veidā caur Bībeli. Viņš var mums sniegt konkrētus atklāsmi. Bībeles lasīšana pati par sevi ir nepietiekoša, ja vārdi no tās lapusēm caur svēto garu netiek pārveidoti dzīvā balsī. Vienīgi šāda veida attiecības ar Dievu mūs padara spējīgas saņemt tās svētības, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņa balsi dzird un tai paklausa. Ejot tālāk 5. Mūzes 28. nodaļā 15. pantā, Mūzes min lāstu pamat cēloni. Bet, ja tu neklausīsi tā kunga sava Dieva balsī, neturēsi un neizpildīsi visus viņas baušļus un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad par tevi nāks visi tie lāsti un tie tevi smagi skars. Lāstu pamat ir tieši pretējs svētību pamatam. Svētības ir kā sekas Dieva vārda uzklausīšanai un viņa sacītā īstenošanai. Lāsti nāk tad, kad mēs neuzklausam viņa balsi un nedaram to, ko viņš saka. Atsacīšanās uzklausīt Dieva balsi un tai paklausīt rada sekas, ko var ieterpt vienā vārdā
sacelšanās nevis pret cilvēku, bet pret Dievu. 5. Mūzes 28. nodaļa. Mūzes sniedz salīdzinošu visdažādāko svētību un lāstu sarakstu, to visdažādākajās formās. Svētības ir minētas 5. Mūzes 28. nodaļā 3. un 13. pantā, bet lāsti ir minēti 5. Mūzes 28. nodaļā no 16. līdz 68. pantam. Katram, kas vēlas pilnībā izprast šo tēmu, ir rūpīgi jāstudē šī nodaļa. Manā studijās esmu izveidojis 2 sarakstus, kas apvieno svētības un lāstus, tādā kārtībā, kā tie ir minēti. Mans piedāvātais svētības saraksts ir sekojošs: paaugstināšana, veselība, auglība, labklājība, uzvara, Dieva pagodināšana. Auglīgums nav plaši lietot vārds latviešu valodā, bet tas apraksta situāciju, kurā jebkura cilvēka dzīves sfēra ir auglīga, un es ražu. Tas sevi ietver ģimeni, lopus, labību, darbu un radošo talantu. Tam visam ir jāatspoguļo Dieva svētības cilvēkam saprotamākā veidā. Savā lāstu sarakstā no 16. līdz 68. pantam Mūzes rāda daudz lielākas detaļas nekā svētību sarakstā, un tomēr lāsti ir pretēji svētībām. Lūk, mans piedāvātais to saraksts. Pazemošana, neauglība, nabadzība, sakāve, garīgas un fiziskas slimības, ģimenes sabrukums, nospiestība, neveiksme, goda, laupīšana Dievam. Agrāk 13. pantā Mūzes bija noslēdzis savu svētības sarakstu ar 2 acīmredzamām ainām. Katrs viens no mums darīs labi, ja padomās, kā šīs ainas attiecas uz mūsu dzīvi. Pirmkārt Mūzes saka, un tas kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti. Reiz es vaicāju tam kungam, lai viņš man parāda, kā tas attiecas uz manu dzīvi. Jūtu, ka viņš man dod šādu atbildi: galva pieņem lēmumus, bet aste tikai šaudās apkārt. Man atlika tikai atzīt, kāda loma spēlējies, vai es rīkojot kā galva, kontrolējot katru situāciju, pieņemot pareizes lēmumus un redot to sekmīgi realizējamies, vai arī es esmu par asti, kas šaudās apkārt un ko vada spēki un apstākļi, ko es nesaprotu un nespēju kontrolēt. Lai savu domu pieliktu pie vietas, Mūzes lieto otru frāzi: un tu kāpsi ar vienu sava dzīves kalnā un nekad nenolaidīsies no tās leju. Tas var tikt ilustrēts ar 2 pazīstamu kristiešu sastapšanās ainu. Kā tev iet? Pirmais jautā. Kā jau dzīvē peldu pa straumi? Otrais atbild. Liekas, ka neslikti. Mans prieks dzirdēt, pirmais atsaucis, bet ko īsti tad tā tava peldēšana nozīmē? Šīs Mūzes ilustrācijas mūs aicina sevi novērtēt, vai es dzīvoju kā galva vaste, vai es dzīvoju ietekmēt no apstākļiem vai virs tiem. Atbildes, ko mēs atrodam, mums palīdzēs saskatīt, cik daudz Dieva svētību mēs baudam. Un slavēsim tagad Dievu, klausīsimies arī muziku, un vēl 23:00 būs iespēja klausīties šīs pašas grāmatas lasījumu. Iesim tālāk uz 5. nodaļas apakštēmu 7 lāstu pazīmes, tā kā aicinu jūs palikt vēl joprojām pie radio ētera un 23:00 klausīties šīs grāmatas turpinājumu 7 lāstu pazīmes. Skrienu, mans tēvs, rokās tavās skrienu, mans tēvs. Vēlos tevi skaut, priekam vaļu ļaut, un kā bērns es savu, mans tēvs. Skauj mani, tēvs, apskauj mani cieši, mans tēvs. Lai es jūtu to, tava sirds kāpuks, kādā klusi čust, mans bērns. Pēc tevis vienmēr es esmu ilgojies. Tevi visur es esmu meklējis. Tavu balsi es vēlos sadzīt.